Labs vakars jūsu mājās! Mēs atkal tiekamies raidījuma Zini savas tiesības 4. sezonas, nu jau 3. raidījumā. Šī raidījuma cikla centrālā tēma mums ir ikvienam labi zināma – nauda un ar to saistītie jautājumi. Un šoreiz mēs runāsim par tematu iz dzīves – nelegālā nodarbinātība, tās slēptās pazīmes, kas būtu jāzina darbiniekam. Uz diskusiju esam aicinājuši divus viesus un iepazīstināšu jūs ar tiem. Valsts darba inspekcijas direktors Renārs Lūsis. Labvakar, Renār! Labvakar! Paldies, ka piekritāt piedalīties mūsu raidījumā. Vienmēr laipni. Un zvērnāta advokāti un Latvijas Brīvo ārotbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece Gita Oškāja. Sveika, Gita! Labvakar! Paldies arī tev par atsaucību. Latvijā šobrīd ir nodarbināti teju 900 000 iedzīvotāju, un lielākā daļa no tiem ir darbspējas vecumā, taču, protams, ka strādā arī pensionāri un bērni, kas ir vecumā līdz 18 gadiem. Valsts ar likumiem regulē to tiesisko rāmi darba attiecībās, aizstāvot darba ņēmēju kā vājāko pusi. Un piekritīsiet, ka darba attiecībās esot katram kā darba ņēmējam, tiesiskais status ir ļoti svarīgs. Tomēr dzīve nav ne balta, ne pūkaina, un praksē faktiski eksistē arī tādas situācijas kā nelegālā nodarbinātība un aploksņu algas. Faktiski šīs divas no kopumā 3 komponentēm veido mūsu valsts ēnu ekonomikas sektoru. Un 2023. gadā informācija liecina, ka aploksņu algas veidoja kopumā 48,2% no kopējās ēnu ekonomikas, bet nelegālie darbinieki 26%. Šo problēmu lielā mērā uzrauga gan valsts ieņēmuma dienests, gan valsts darba inspekcija. Tādēļ šodien mēs aicinājām uz diskusiju valsts darba inspekcijas pārstāvi, un Lūša kungs noteikti apstiprinās, ka visvairāk nodarbinātības pārkāpumu ikgadēji tiek konstatēts Latvijā vienās un tajās pašās nozarēs, proti tā ir viesmīlības nozare, tie ir ēdināšanas, izmitināšanas pakalpojumi, un darba inspekcija 23. gadā esot atklājusi gandrīz pār 3 daļu vairāk nereģistrēto nodarbināto nekā gadu iepriekš. Savukārt līderis nelegālajā nodarbinātībā ar vienu mums ir būvniecības sektors ar 30%, tātad katrs 3. cilvēks, kas strādā būvniecībā, strādā tur nelegāli. Protams, nelegālie darbinieki ir arī citās nozarēs, nesauksim konkrēti, bet tādi ir, un bez tam arī Latvijā ir nodarbināti ārvalstnieki. Pirms mēs uzsāksim diskusiju par šī raidījuma tēmu, es aicināšu kopā mūsu viesus un arī skatītājus noskatīties mūsu žurnālistu sagatavoto pirmo informāciju. Ēnu ekonomiku, kuras mazināšanai Latvijā tiek pieņemti ar vien jauni ierobežojumi, veido 3 galvenās komponentes – aploksņu algas, neuzrādītie ieņēmumi un nelegālie darbinieki. Rīgas ekonomikas augstskolas pētījums ēnu ekonomikas indeks Baltijas valstīs liecina, ka 2023. gadā grāmatvedībā neuzrādītā darba samaksa, jeb aploksņu algas veidoja gandrīz pusi – 48,2% no kopējās ēnu ekonomikas. Savukārt 1/4 daļu, jeb 26% no kopējās ēnu ekonomikas, veido nelegālā nodarbinātība. Ko par nelegālo nodarbinātību domā iedzīvotāji un kādēļ viņuprāt cilvēki izvēlas strādāt nelegāli? Pirmkārt, jau Latvijā tas darbs jau nav tāds atalgots, tāpēc arī varbūt notiek viss šīs nelegālās lietas. Jo paskatieties, cik daudzi brauc projām uz ārzemēm, un, lai var izdzīvot, jo Latvijā tiešām bēdīgs stāvoklis. Augstie nodokļi mūsu valstī un uzņēmējiem, tā kā ir jāveic šī dubultā grāmatvedība, tā kā, lai varētu viņi izdzīvot. Un vai jūs piekristu strādāt nelegāli, piemēram? Nē. Varbūt blakus darbu, ne gluži pamatdarbu, bet vēl kādu darbu? Es nevaru tādu darbiņu iedomāties, es nezinu. Man ir pašai labs darbs. Varbūt, ja dzīve spiestu, varbūt. Jā, bet pagaidām man ir valsts darbi 2.
sociālās aprūpes centrs un slimnīca. Pagaidām es strādāju tur, jā. Ir nemaksātāji. Ja tu aizej uz darbu, pieņemsim, tev viņi tur uzliek to sludinājumu, pieņemsim, ka tev tur maksās tādu likmi stundā. Un tu aizej uz to darbu, tu kā strādā, pieņemsim, mēnesi nostrādā. Un pēc tam jau ir problēmas ar to, ka ir nemaksāšana, tas ir viens. Otrs, apšmauc vienkārši cilvēks. Sākot strādāt jaunā darba vietā, ir svarīgi pievērst uzmanību dažādiem aspektiem, tostarp arī tam, kas noteikts darba līgumā. Uzrunātie iedzīvotāji atzīst, vislielāko uzmanību viņi pirmkārt pievērš līgumā noteiktajam atalgojumam. Es domāju, ka pirmais jau tas pats atalgojums. Vai ir iespēja izdzīvot? Jo mēs jau šodien tikai izdzīvojam. Mēs jau nedzīvojam tā, kā cilvēkiem pienāktos, bet izdzīvojam kaut kā. Tā kā alga būtu jāmaksā tieši tas datums, nevis tā, ka gan arī jau otra alga nāk, ka ir nopelnīta un tev tāpat pirmā nav samaksāta līdz galam. Nekam tādam baigi īpašam nevajadzētu. Galvenais, lai apmierina atalgojums un tik uz priekšu. Sastaptie iedzīvotāji arī atzīst, ka nepieciešamības gadījumā zinātu, kā pārliecināties, ka tiek nodarbināti legāli. Ja maksā nodokļus, tad jau noteikti viss ir kārtībā, bet ja nemaksā, cilvēki daudz ir apdedzinājušies ar to, ka atstāja to darba vietu un beigās nekas nav maksāts par viņu. Ne zilās labs, ne bezdarbnieki, nekas beigās nav. Kā jūs par to varētu pārliecināties, ka darbdevējs maksā šos nodokļus? Noteikti jāiet pašam vidos vai kur iekšā jāskatās. Es apskatos IVSA, tajā mājaslapā iekšā, un tur jau Latvija go, patīk.lv. Tur jau visu redzēt, tos pensijas līmeņus un visus pārējos. Tur jau var redzēt. Un arī nāk visādi arī ziņojumi, pieņemsim, kad nodokļi un viss, tā, es nezinu, tas jau visiem, man liekas, katram tā ir. Algas nodokļu grāmatiņa jau ir elektroniskā veidā, tā kā tas jau ir viss apskatāms EDSA. Gadu no gada visvairāk nodarbinātības pārkāpumu tiek konstatēts vienās un tajās pašās nozarēs. Viesmīlības nozarē, kas ir izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi, Valsts darba inspekcija 2023. gadā atklājusi par gandrīz trešdaļu vairāk nereģistrētu nodarbināto nekā gadu iepriekš. Joprojām vislielākais 30%, jeb katra trešā persona no visiem nereģistrētajiem nodarbinātajiem ir konstatēti būvniecības sektorā. Saistībā ar ēnu ekonomiku tās parasti ir visbiežāk minētās nozares. Taču nelegāli darbinieki strādā arī citās jomās, piemēram, apsardzes uzņēmumos. Bez likumīga pamata Latvijā nereti strādā arī ārvalstnieki. Kādi jums ir komentāri? Vai jūs, prāt, šie uzrunātie Vidzemes pilsētu ielās iedzīvotāji apzinās, kas ir nelegālā nodarbinātība? Pareizi jau viņi pateica, tātad par tevi netiek maksāta nekāda nodokļa, un to jau mēs arī klasiski saprotam, ka tā ir tā nelegālā nodarbinātība. Ja? Te bija uzdots jautājums, kā vispār pievērst uzmanību un kā atklāt, ja par tevi nemaksā nodokļus un tu nekādā veidā neesi reģistrēts kā darba ņēmējs. Te pirmām kārtām, kam ir jāpievērš uzmanība, ka ir rakstveidā noslēgts darba līgums. Tas ir numur 1, kam būtu jābūt pirms tiek nodibināts jebkādas darba tiesiskās attiecības. Un pēc tam, protams, ka darba devējiem pirms darba uzsākšanas šīs darba tiesiskās attiecības ir jāreģistrē šajā EDS sistēmā. Nākamais elements, kam būtu jāpievērš uzmanība, ir atalgojuma, jeb darba samaksas apmērs darba līgumā. Jo mēs jau zinām, ka tāds visizplatītākais veids ir tāds, ka daļa tiek maksāta legāli, savukārt cita daļa tiek maksāta nelegāli. Te, protams, ar tā retoriski varētu uzdot jautājumu, vai tiešām tu nodarbojies ar uzņēmēju darbību, ja tu nespēji samaksāt uzņēmējs visus tos nodokļus, ko valsts uzliek par pienākumu. Ja? Visbiežāk, ko mēs esam saskārušies arotbiedrību darbā, ka tomēr tas iniciators visbiežāk ir uzņēmums. Un tas jau ļoti skaidri parādījās no šiem sižetiem, ka tieši tā ir tā uzņēmēja vēlme
vai, kā viņi saka, nespēja samaksāt šīs noteiktās nodokļu likmes. Renār, jūsu komentārs par nelegālo nodarbinātību jūs uzraugat, teiksim, darba līguma noslēgšana. Šeit ir divi tiešām ļoti svarīgi faktori. Viens ir šis darba līgums, rakstveida formās gribētu uzsvērt. Vēl gribu uzsvērt 2 eksemplāros, 1 eksemplārs pie darbinieka, 1 pie darba devēja. Mums ir vairāk gadījumi, kad šos darba līgumus vilcina noslēgt. Tā kā darbinieks jau sāk strādāt, viņam saka, te man grāmatvedis slima, te man tas, un tuļņās, un vēl pagaida, tad nākošu nedēļu, tad pēc mēneša noteikti. Ja? Un ja šī darba līguma rakstveida formā darbiniekam nav parakstīta no abām pusēm pie viņa tā eksemplāra, un varbūt viņš parakstīs 1 eksemplāru, viņš glabājas pie darba devēja kastītē, kaut kur gadījumā atnāk uzraugušā iestāde, darbinieks riskē, viņš tiešām nopietni riskē ar to, ka vienā brīdī var pienākt situācija, kad darbdevējs viņam saka, tomēr nesanāca, nesalikās mums kaut kā, paldies tev par to laiku, un viņš paliek bez samaksas par visu nostādīto periodu. Viņš paliek, protams, bez nekādām sociālām garantijām, jo viņi nekādi nodokļi loģiski nav maksāti. Un tad cilvēks vēršās pie mums un lūdz kaut kādu aizsardzību, palīdzību. Kā tā? Es te 1,5 vai pat 2 mēnešus strādāju. Mums bija jaunietis, kad nostādājās 2 mēnešus apsardzes nozarē un aizgāja projām. Pēc tiem 2 mēnešiem viņam arī nemaksāja algu. Un mēs nevaram neko palīdzēt daudz, jo viņam arī iespējams nav nekāda pierādījuma šim te faktam, ka viņš tā strādājas. Viņiem nav neviena kolēģi, kas par to var galvot un kaut kādi citi taustām pierādījumi, bez rakstveida darba līguma cilvēks ir diezgan neaizsargāts. Tā kā tas būtu tas numur 1. Otrs moments, protams, ka obligātais elements ir šī reģistrēšana valsts ieņēmuma dienestā. Ja mēs katru gadu plus mīnus, teiksim, virs 1000 darbiniekiem konstatējam strādājam nereģistrēt, tad vairāk kā puse pārkāpumu ir ar abiem šiem noteikumiem, ka gan bez līguma, gan bez reģistrēšanas, tā kā pilnīgi pa melno. Bet kas ir interesanti, ka trešā daļa gadījumi ir tādi, ka cilvēkam ir šis līgums, bet viņš nav reģistrēts. Un te jau ir tāds, uzņēmumi varētu teikt, tāda manipulācija ar cilvēku. Viņam varbūt ir šī drošības sajūta, ka tas līgums varbūt 1 eksemplārā, tad jau viss ir kārtībā, bet viņš nav reģistrēts ieņēmuma dienestā, tad par viņu nodokļi netiek maksāti. Un te arī no sižeta izskanēja, kad cilvēki zinātu, ka jāiet EDSā un tur var pārliecināties par to, kādas iemaksas par tevi veikts. Arī to var prasīt arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā par to, kādas sociālās iemaksas par manīm ir veikts. Un cilvēks var, ja viņam īpaši bišķiņ tā kā aizdomas, vai viss tā kā ir kārtībā, un tad viņš šīs lietas var pārbaudīt par sevi pats un vērst uzmanību, kad ieņēmuma dienestam, ka viņš nemaz, ka viņam ir darba līgums, bet viņš nav pieteikts kā darbinieks. Jā. Tā kā šīm lietām jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem. Jūs minējāt šos 1000 pārkāpumus. Tātad jautājums ir, vai jūs ejat baudīt tikai šīs nelegālās ēnu ekonomikas prioritārās nozares, vai kā jūs izvēlaties uzņēmumus, kuros jūs ierodaties uz kontrolēm? Ir 2 formāti faktiski mūsu pārbaužu. Viens ir pārbaudot ienākošo riska informāciju, kas pie mums atnāk, vai tā varbūt cita kontrolējošā iestāde, kas mums to ir iedevusi, vai tie varbūt arī sabiedrības ziņojumi. Mums arī tā nāk, kur cilvēks var ziņot arī par sevi. Un tas īstenībā mēs arī aicinām to darīt, kamēr cilvēks vēl strādā. Ja viņš ziņo, ka viss ir izbeidzies, tad ir daudz grūtāk vai pat dažreiz neiespējami pierādīt šos attiecību pastāvēšanu. Savukārt ir arī tā, ka ziņo tā kā par faktu kā tādu konkrētā uzņēmumā, un tur mēs nešķirojam, protams, nozares. Ja tas fakts ir tāds, ka tur cilvēks iespējams tiek nodarbināts nelegāli vai vairāk cilvēki, tad mēs šo informāciju pārbaudām un veicam pārbaudi. Un otrs ir, kas tā ir mūsu atlase, tātad mūsu risku bāze, vērtējot uzņēmumu arī dažādus parametrus, un tad mēs izvēlamies šīs preventīvās pārbaudes pēc mūsu institīvas. Un tur fokusā ir šīs riska nozares, kā izmitināšana, būvniecība, un tur mēs ejam katru gadu un diezgan tā lielā skaitā. Darba inspekcijas inspektori tiešām var ierasties jebkurā laikā, vai viņiem ir iepriekš jāpiesaka un runāt arī ar katru darbinieku, ko satiek tur? Jā, darba inspektori var ierasties jebkurā diennakts laikā. Un, ja kādam liekas, ka darba inspekcijas darba laiks ir oficiāli no 8 līdz 5, tad tas tiešām tā ir oficiāli. Un darbinieki šajā laikā strādā visbiežāk, bet, ja ir nepieciešams, mēs veicam pārbaudes arī ārpus darba laika, proti vakaros, naktīs, no rītiem agri, arī brīvdienās un svētku dienās.
sevišķi ir tāda riska informācija, kad šie darbi notiek tieši šajā laikā. Mums ir šobrīd informācija, ka ir konkrēts, piemēram, var pateikt, pirmdien bija sanāksme, un kolēģi saka, vai es drīkstu direktoru doties pārbaudē naktī, jo mums ir informācija, ka ir grupa darbinieki, kas strādā tikai naktī, un 8 no rīta viņi visi prom. Saka, protams, ka mums ir atļauja šādas pārbaudas veikt un dodaties. Kā reaģē šie nodarbinātie satiekot inspektoru? Droši vien es varu teikt, ka reaģē dažādi. Jā, ir darbinieki, kas ir sabijušies, jo viņi jūtās kaut kā pie tā vainīgi, ka viņi ir nereģistrēti nodarbināti, ja mēs runājam par nereģistrēti nodarbinātiem darbiniekiem. Ir darbinieki, kuri varbūt ir samācīti, kā runāt un cenšas iziet no situācijas, tur pasakot, es te ciemos atnācis vai vēl kaut kā, un ja nav noķerts tas fakts, ka viņš ir strādājis, tad nav vienkārši pierādīt tās darba attiecības, bet ja mēs esam pirms tam vai nofotografējuši vai nofilmējuši pašu procesu, tad, protams, tas, ko viņš pēc tam mēģina stāstīt savādāk, tas neiztur lielu kritiku. Bet mums ir ļoti, ļoti svarīgi šie pirmreizējie un pirmie darbinieka paskaidrojuma liecības. Tas mums ir tiešām vitāli svarīgs, jo uz tā balstās lielā mērā tas arī pierādījums. Jo pēc tam darba devējs viņus iespaido, ietekmē, un viņa saka, nē, tur es pārdomāju, es tur satraucies, biju teicis savādāk, bet īstenībā man viss ir kārtībā. Un ir mums arī noteikti bijuši tādi agresīvi gadījumi, diemžēl. Diemžēl ir tiešām bijusi agresīva rīcība, kur darbinieks varbūt tie gadījumi, ka darbinieks ir bijis varbūt tas iniciators, viņam varbūt ir kas slēpjams, varbūt tās ir kaut kādas parāda saistības, varbūt ir kaut kādi nemaksāti alimenti vai vēl kaut kas, kāpēc viņš pats izvēlējies šo formātu. Un tas nozīmē, ja mēs viņu atklājam, tad viņš atklāsies arī visām pārējām institūcijām, kas uzrauga viņa ienākumus. Un tad šī reakcija var būt arī ļoti agresīva. Kā būs ar būvu objektiem? Pati inspekcija ir norādījusi, ka nevienmēr tajos ieviestā elektroniskās darba laika uzskaites sistēma darbojas korekti. Tur mēdz nesakrist dati, nedarboties, pēkšņi nevar nolasīt un tam līdzīgi. Kā šādu acīm redzamu pārkāpumu gadījumā inspektors var darīt, ja viņš konstatē, ka sistēma nedarbojās? Mēs neesam iestāde, kas uzrauga pašu EDS, EDLUS sistēmas lietošanu, bet mēs noteikti izmantojam šie rīku kā papildu pierādījumu. Ja mums, teiksim, ir iespēja iegūt objektā esošo darbinieku sarakstu, un es teiktu, ka lielākā daļā gadījumu, protams, tas izdodas un viss ir veiksmīgi, tad tas palīdz kā papildus pierādījums tam, ka darbinieki, kas ir, viņi vairāk vai mazāk noteikti būs legāli. Ir gadījumi, protams, kad vai apzināti vai neapzināti ir kaut kādas tehniskas problēmas, kāpēc mums neizdodas izgūt šo darbinieku sarakstu, bet es negribētu teikt, ka pie tā mūsu procesa automātiski apstājās. Tas mums ir kā palīga elements, ko mēs izmantojam, bet mēs tikpatās veicam darbinieku aptaujas, pārbaudas un pārbaudām attiecīgi ieņēmumu dienas datubāzes, vai cilvēki ir reģistrēti. Bet jā, ir gadījumi, kad mēģina varbūt viens darbinieks ar citu darbinieku karti strādāt, tādā veidā tā kā viens strādā legāli, otrs nelegāli, un tādā veidā krāpties. Bet ir iespēja arī, ja mēs dodamies pie tam pārbaudēs arī ar kolēģiem no policijas vai robežsardzes, arī pārbaudīt šī cilvēka identitāti uzreiz, vai arī mēs viņam lūdzam uzrādīt kādu dokumentu un varam identificēt, ka tas īstenībā nav tas darbinieks. Inspekcija konstatē, ir nelikumīgi nodarbināts cilvēks. Pirmkārt, kas vispār ir šie cilvēki? Tie ir Latvijas valsts piederīgie vairumā gadījumi vai šie ārvalstnieki, kas iebrauc sezonas darbos, piemēram? Šobrīd pārsvarā tomēr tie ir Latvijas iedzīvotāji, kas ir biežāk nereģistrēti nodarbināti. Tā skaitā tomēr jāsaka, ka ir diezgan arī liels skaits noķertu viestrādnieku, jeb ārvalstnieku, kas arī strādā nelegāli. Pagājušajā gadā tas veidoja gandrīz 10% no visiem nereģistrēti nodarbinātiem. Tā kā pietiekoši vērā ņēmums skaitlis, bet pārsvarā, ja mēs runājam par tādu lielāko daļu, tie tomēr ir mūsu paši iedzīvotāji. Un kas ar viņiem notiek tālāk? Kas ar viņiem notiek tālāk? Tas īstenībā ir jautājums, kur mēs gribētu teikt, ka mēs varam dot to savu pievienoto vērtību. Jo pats sots par sevi ir tikai attiecībās uz uzņēmumu, un tas noteikti tam cilvēkam, sevišķi viņa atbrīvo no darba, tāds vājš mierinājums, un sevišķi vēl tās attiecības neizdodas pierādīt vai kā savādāk. Bet pēc mūsu pārbaudēm gan pagājušajā gadā, gan aizpagājušajā gadā ir diezgan ievērojams, es teiktu, absolūti lielākā daļa darbinieku, ar kuriem pēc tam tiek noslēgts līgums un kuri tiek reģistrēti ieņēmuma dienestā. Un tas, es teiktu, ir tas pats lielākā tāda vērtība šim darbam. Iedošu jums piemēru, pagājušajā gadā 4 no 5 nereģistrēti nodarbinātiem darbiniekiem pēc tam tika legalizēti, ar viņiem noslēdz līgumu, ar viņus attiecīgi reģistrēti ieņēmuma dienestā.
Un tas, es teiktu, ir tas, varbūt vēl viens no apliecinājumiem, kāpēc ir vērts ar darba inspekciju darbiniekam tieši sadarboties. Jā. Arī mūsu sižetā viena no runātājām teica, ka iespējams, ja būtu nepieciešamība, viņa izskatītu tādu iespēju strādāt nelegāli. Miniet lūdzu visus iemeslus jums zināmos, kas Latvijas valsts piederīgajiem liek iet šajā ēnu ekonomikā. Mēs strādājot arotbiedrībā, esam saskārušies, ka tomēr parasti iniciators šādai te rīcībai tomēr ir darba devēja vēlme nemaksāt nodokļus, jo tas ir lētāk. Proti sludinājumā tiek norādīta alga vai stundas tarifa likme, un darbiniekam dodoties uz šo darba interviju, tiek piedāvāts, kā teikt, iespējams varam noreģistrēt tevi legāli, bet tu saņemsi pa 30% mazāk, jo tur jau vēl jānomaksā nodokļi, vai arī ir otra opcija. Mēs tev maksājam skaidrā naudā. Un skaidrs, ka cilvēks, viņš jau, kā teikt, grib pelnīt vairāk. Viņš domā par tiem izdevumiem, kas viņam ir jāsadz, un viņš savā ziņā tiek piespiests piekrist. Bet, kā jau es iepriekš minēju, te ir divi aspekti. Viens aspekts ir darba devēja atbildība, kas var beigties ar ārkārtīgi lielām soda sankcijām un nepatikšanām pašam uzņēmumam. Un otrs ir tas, kad ir šīs negatīvās sekas pašam darbiniekam. Iespējams, tur netiks maksāta atvaļinājuma nauda, iespējams, netiks apmaksātas slimības naudas, iespējams, tur vispār nebūs skaidrs, kā aprēķināt un vai aprēķināt, un visdrīzāk arī nesamaksās nekādus atlaišanas pabalstus, ja darbinieks tiks atlaist, un tālāk jau visas šīs saistības ar valsti, ko valsts piedāvā šos pakalpojumus un sociālos nodrošinājumus. Faktiski par darba stāžu nebūs, vai ne? Un tas ir ārkārtīgi svarīgs nākotnes kontekstā. Tieši tā, un par darba stāžu jūs pilnīgi precīzi pateicāt. Jūs, Renāri, jau iepriekš minējāt, šie parāda saistības, kas it kā tad laikām darbinieks varētu būt tas iniciators. Jūs esat saskārušies ar tādiem gadījumiem, kad konstatējat, ka darbinieks tiešām saka, es negribu izgaismoties, man ir ārkārtīgas parāda saistības, man ir svarīgi saņemt naudu. Mums īstenībā šo informāciju biežāk saka paši darba devēji. Kad, restīvi, mēs runājam par to, kāpēc tu nodarbināji cilvēku nelegāli, jo Gita pareizi mums tam teica, ka tā atbildība kurā gadījumā gūstās uz darba devēja, ka tās attiecības tiek noformētas rakstveidā un reģistrētas ieņēmuma dienestā. Bet pie Gitas nosauktajiem iemesliem un kas beigās var sanākt ar šo nereģistrētu nodarbinātību, kad, protams, ka darba devējiem sots, es teiktu, tas ir tāds viens no elementiem. Jā, viņš varbūt Latvijā nav pats lielākais. Cik? Līdz 7,000 eiro. Jā, tā kā, par vienu cilvēku? Parasti maksimumu par vienu cilvēku neliek. Jā. Bet tas sots Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, viņš nav pats augstākais. Savukārt, kas Latvijā ir vēl kā papildus norma, un tā gan īpaši satrauc būvniekus, īpaši satrauc, domāju, arī ēdinātājus, ir tas, ka, ja ir šī konstatētā nereģistrēta nodarbinātība, tad uzņēmums bet viņš tiek izslēgts uz 1 gadu no publiskiem iepirkumiem. Pirms mēs turpināsim mūsu diskusiju, cienījamie skatītāji, kopā ar viesiem noskatīsimies mūsu žurnālisti sagatavoto otro informāciju. Latvijā 2023. gadā aploksņu algas veidoja gandrīz pusi – 48,2% no kopējās ēnu ekonomikas. Savukārt aploksņu algu apjoms, ja vidējā algas daļa, kuru darba devēji reāli maksā, bet slēp no valsts, pērn bija 23,6%. Lielākā daļa no tiem ir nesamaksātie darba spēka nodokļi. Valsts ieņēmuma dienests apkopojas, ka nedeklarētās darba samaksas vispārējā nodokļu režīmā strādājošiem komercsektorā 2022. gadā bijušas 1,75 miljardi eiro. No tā nesamaksātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 584 miljoni eiro un nesamaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 314 miljoni eiro. Bet ko par aploksņu algām domā ielās sastaptie iedzīvotāji? Dzirdēju, ka ir dubulta grāmatveidība un droši vien uzņēmējiem, lai taupītu savus resursus. Tādēļ viņi ievieš tādas lietas. Vai jūs piekristu, ja jums darba devējs piedāvātu kādu daļu maksāt aploksnē? Uz šo jautājumu es neatbildēšu. Loģiski esmu dzirdējis, kas ir alga aploksnēs.
Zinu arī, kāpēc tas tiek maksāts, bet neesmu arī pati saskārusies ar to. Vai jūs pati piekristu, ja jums piedāvāt, piemēram, darba devējs daļu algas maksāt? Pilnīgi noteikti nē. Kādēļ? Nu kā, tas uzreiz attiecās uz manas sociālās garantijas un vispārējais. Nē, pilnīgi noteikti nē. Iespējams, kam ļoti lielas ģimeņītes un ja galus nevar savilkt kopā, mēģina kaut kādus ceļus papildus, ja jādomā par maizi vai var nopirkt ģimeņīti. RTV uzrunātie iedzīvotāji ir viensprātis. No darba algas nodokļi ir jāmaksā. Lai stiprinātu valsti, lai mūsu valsti viss notiek, lai nauda tiek ieguldīta gan izglītības nozarē, gan medicīnā. Tā naudiņa mums ir vajadzīga. Jā. No tām pašām sociālām garantijām, lai arī pēc tam manam pensijai viss būtu tālāk, manai nākotnē, tas arī, jā, tas viss tiek ieturēts. Valstī ir jāpastāv visādā ziņā. Ir medicīna un viss, tur vispār nav diskutējami jautājumi. Ir jāmaksā nodokļi noteikti. Tikai daudz problēmas, lai dzīves līmeņi bišķiņ varētu izlīdzināt, lai nebūtu tik ļoti krasi atšķirīgs starp iedzīvotājiem vienīgi. Nodokļi ir jāmaksā, tur nemaz tas nav diskutējams. Nodokļu maksāšana ir būtiska arī, lai nodrošinātu dažādu sociālo pabalstu pieejamību. Nodokļu ieņēmumi tiek izmantoti, lai finansētu būtiskus atbalsta veidus, piemēram, slimības pabalstus, bezdarbnieku pabalstus, kā arī paternitātes un bērnu kopšanas atvaļinājumus. Vai jums kādreiz ir varbūt nācies izmantot kādu pabalstu, slimības pabalstu, bezdarbnieku pabalstu? Vai šis valsts maksājums tad jūs apmierinājuši? Līdz šim, jā. Līdz šim ir apmierinājis. Jā. Maternitātes pabalstu, arī bērnu kopšanas atvaļinājumās izmantojas, protams, tas viss tiek izmantots. Tālāk teoriju, kā mēs dzirdējām, iedzīvotāji zina labi un laikam trapījās tādas respondentes, kas runā ļoti godprātīgi, bet ļoti žēl, ka neizdevās satikt nevienu, kas varētu runāt par to otru pusi, kas ir mūsu raidījuma tēma. Kādi jūsu komentāri vispār šim visam ir? Man, protams, ir liels prieks dzirdēt par to, ka jūsu intervētās personas bija ļoti atbildīgas un apzinājās šī jautājuma nopietnību un šīs rīcības nopietnību. Es domāju, ka, redzēt, tur jau viena kundze izvairījās atbildēt, un to var saprast, jo tam jau var būt dažādas sekas. Bet katrā ziņā par to jau ir tas stāsts, kādēļ mums ir jāmaksā šie nodokļi. Ja? Kundze pareizi pateica, valstī jāpastāv. Ziniet, tas viss jau ir sasaistīts. Ja? Nodokļi tiek maksāti, lai valsts varētu pastāvēt, lai dažādi pakalpojumi varētu pastāvēt, lai mums visiem būtu veselības aprūpes pieejamība, izglītība, drošība un daudz kas cits. Līdz ar to te savādāk nemaz nevarētu būt. Ļoti uzrunāja tas, kad jauni darbinieki, jauna sieviete tik ļoti jau plāno un domā par šo nākotnes pensiju, kas noteikti nav viņai ne rīt, ne parīt, ne pēc gada vai diviem. Un jau šajā virzienā vērtē, ka tas ir būtiski šobrīd to maksāt, lai man pēc tam tā pensija būtu pienācīga un liela. Un savukārt kundzes gados, man liekas, arī iezīmē vienu no tām riska grupām, kas var nonākt tajā grūtajā situācijā vai lēmumu izšķiršanās par to, vai strādāt un saņemt algu aploksnē vai lielāku algu tagad, vai domāt par nākotni un uzstāt uz varbūt attiecībām, kuras man maz nepiedāvāja. Varbūt es to darbu nedabūšu. Tā kā ir noteikti arī cilvēku grupa, kurā tās izvēles nav vienkāršas, un viņi, zinām, sadzīves apstākļu dēļ ir spiesti pieņemt varbūt nosacījums, kas nav ideāli. Jūs nosodat šādus cilvēkus? Es nevaru nosodīt šādus cilvēkus, ka viņiem dzīve tā riskējas. Viņi, protams, riskēja iesaistošajās attiecībās, un tie piemēri, ko es jau minēju, kad ticot mutiskiem solījumiem, un sevišķi tā otra puse ir iniciators šīm attiecībām, viņi riskē, ka viņi var palikt arī pēc tā mēneša un diviem bez nekā. Un tad tas mērķis, kā viņi piekrita, viņš būs sabradāts, viņš 2 mēnešos būs taupījis kaut kādu vilcis to dzīvi ģimenei, un beigās tev nav tās ieņēmumi, un tev nav arī, kas tevi aizsargā. Jā. Man ir ļoti žēl, ka viņi ir nonākuši tādā situācijā, un viņi ir spiesti piekrituši. Bet es vēlreiz atkārtošu, ka šādai situācijai gala lēmums vienmēr būs darba devējiem.
jo no darba devēja rīcības un attieksmes būs atkarīgs, vai darba līgums ir noslēgts, vai darbinieks ir reģistrēts ēdējas sistēmā, vai par darbinieku tiek samaksāti visi nodokļi. Un pat tad, ja darbinieks dažādu apsvērumu dēļ vēršas pie darba devēja un lūdz paschēmot, es tomēr negribētu piekrist, ka šāda rīcība būtu godprātīga. Un, protams, cilvēks vienmēr var vērsties, pārbaudīt pats šajā te Latvija LV portālā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, valsts ieņēmuma dienestā datus par viņa stāvokli, par nomaksātajiem nodokļiem. Un atkal, ziniet, tad, kad lieta nonāk līdz strīdam, darbinieks vienmēr varēs izmantot visus iespējamos, visus pieļaujamos pierādīšanas līdzekļus, lai pierādītu gan to, ka darba tiesiskās attiecības pastāv, gan arī to, kāds ir bijis atalgojums. Šeit var būt sarakste WhatsAppā, saraksta e-pastos, iespējams kaut kādas audio sarunas var pierakstītas, darbinieks var filmēt darba vietu, kur viņš atrodas, un tomēr sasumējot kopā šos te visus iespējamos pierādīšanas līdzekļus, es ticu, ka tomēr līdz tam rezultātam labvēlīgam darbiniekam var arī nonākt. Valsts, cik zināms, no nākamā gada ir arī regulējusi bankomātu skaitu reģionos. Iespējams, tas kādam atrisinās vēlmi saņemt aploksnē, un faktiski šāda situācija, kad darba devējs ir iniciators algai aploksnē, noteikti ir norādām uz privāto sektoru, nevis uz valsts sektoru, vai ne? Ko darbiniekam darīt, ja viņš ir faktiski piekritis pats? Jūs teicāt, vākt pierādījumus iespējamā veidā, tā kā ar kaut kādu aizmuguras aci, čekot to situāciju gadījumā, kaut kas notiek? Tieši tā, jo, kā es minēju, tie pienākumi jau ir darba devējam. Darba devējam ir pienākums sagatavot darba līgumu rakstveidā 2 eksemplāros. Darba devējam ir pienākums veikt šo te reģistrāciju ēdējas sistēmā. Darba devējam ir pienākums veikt nodokļus. Tātad, ja gadījumā ir izveidojusies situācija, ka, ir noticis tā, kā ir noticis, un darbinieks ir piekritis strādāt, un nekas nav nekas no tā, ko es iepriekš minēju, darbinieks jau jebkurā gadījumā var vērsties gan Valsts darba inspekcijā, gan Valsts ieņēmuma dienestā, vākt pierādījumus, un gan vērsties ar sūdzībām šajās iestādēs, gan arī celt attiecīgi prasības pieteikumu tiesā. Ja šis cilvēks īpaši vēl ir ārotbiedrības biedrs, tad ārotbiedrības noteikti palīdzēs, pārstāvēs un sagatavos un lūgs atzīt par darba līgumu noslēgtu, neskatoties to, ka viņš nav noformēts rakstveidā. Jo kas ir interesanti, ka darba tiesiskās attiecības jau ir nodibinātas ar to brīdi, kad puses ir vienojušās par būtiskajām sastāvdaļām, par darbu un par algu. Un darba līguma noformēšana rakstveidā, tā ir tikai tāda organizatoriska darbība, kas darba devējiem ir jāizdara. Bet noteikti darbiniekam pašam, protams, ja viņš ir piekritis šādai te situācijai, ka viņš ir nelegāli nodarbināts un alga tiek maksāta aploksnē, viņam pašam ir jābūt ļoti proaktīvam un pašam ir jādomā un jāvāc šie pierādījumi. Renāri, jautājums jums. Būvniecības nozarē strādājošos uzņēmumos pārsvarā ir tādas konstatētas nodarbinātības formas, kur darbiniekam ir prasīts kļūt par pašnodarbināto personu. Ja? Faktiski arī tas ir veids, kā legalizēt šo nereģistrēto nodarbību. Un ja sauc lietas īstajos vārdos, tad tā ir tāda fiktīvā. Jā, pašnodarbinātība. Pilnīgi noteikti. Cik šī dubultā grāmatvedība ir izplatīta? Jāsaka godīgi, ka tagad tās tendences ir stipri mazākas, bet bija posms sevišķi, kad bija aktīvi šīs mikro nodokļu maksātāja režīms, kad tad ļoti bieži lielāki uzņēmumi saskaldījās entajos mikro uzņēmumos un kļuva šie mazie pašnodarbinātie kā darbinieki. Bija pirms gadiem, es negribu samānīties 10 vai vairāk, kad ļoti daudzi domāja, ka tas vispār ir veids, kā veidot savu uzņēmējdarbību, slēdzot attiecības tikai kā ar pašnodarbinātajiem. Bet mums bija arī vairāk tādi diezgan lieli gadījumi, kad mēs pierādījām, ka ir šī darbinieka atkarīga no darba devēja. Ja viņš ir faktiski viņa vienīgais darba devējs un ir šī maksāšana par darba kā tāda veikšana, nevis tur kaut kāds konkrēts produkts tiek sagatavots un nodots ar pieņemšanas nodošanas aktu, bet tas faktiski ir darbs darba devēja labā. Ja tās pazīmes tomēr liecina, ka faktiski ar šīm kā viņas būtu nosauctas pašnodarbinātības vai uzņēmuma līguma attiecībām,
pastāv darba tiesiskās attiecības, tad no mūsu puses tas jebkurā gadījumā ir pienākums viņam slēgt rakstveida darba līgumu, un mēs liekam sodu kā par nereģistrētu nodarbinātību ar nenoslēgtu rakstveida darba līgumu. Tā kā, jā, tādi gadījumi mums ir bijuši, mēs viņus esam vērtējuši, un mēs arī esam attiecīgi rīkojušies. Gita, ko darbiniekam darīt, ja darba devējs piedāvā šādu modeli? Slēdzam uzņēmumu līgumu, tu būsi reģistrē pašnodarbinātā statusu, naudu tu saņēmis, darbu tu darīsi, kur tev būs darba instrumenti. Te ir jāsaprot divas lietas, ka darba līgums būtiski atšķiras no uzņēmuma līguma. Darba līgums, tās vienmēr būs pakļautības attiecības. Darbinieks vienmēr pakļausies darba devēja noteiktai kārtībai, viņam būs jāatrodas noteiktā vietā, jāveic darbs, tātad svarīgs būs process, nevis rezultāts, kā Renārs minēja, būs noteikti kaut kāds darba laiks, jāvelta šim te darbam, ja? Tātad tās būs darba tiesiskās attiecības. Uzņēmuma līgums vienmēr, uzņēmuma līgums, tas ir, tu esi mazais uzņēmējs, ja? Svarīgs tev ir rezultāts, kur tu dari, kā tu dari, tas pasūtītāju neinteresē. Turklāt, kas ir ļoti svarīga starpība, ja darba līguma gadījumā visu aprīkojumu, iekārtas, rīkus nodrošina darba devējs, tad uzņēmuma gadījumā uzņēmējs nāk ar savu datoru, ar savu krēslu, ar savu galdu, nāk viss ar savu pašu inventāru. Un te tad ir jāsaprot, protams, ja tas darbs ir pieļaujams būtībā, ko uzņēmējs var veikt, tad ja uzņēmuma līgumam, principā nav jau nekāda vaina, ja tas tiešām atbilst tam mērķim, tai būtībai, un tāda ir bijusi abu pušu vēlme, tad jau uzņēmuma līgums, tas jau ir legāls līgums. Tur ir noteikts līguma sastāvdaļas, arī šis cilvēks tiek arī reģistrēts valsts ieņēmuma dienestā, tā arī, un viņš principā grāmatvediski pat viņam ir šī darba ņēmējas status, bet juridiski viņš ir tā kā, uzņēmējs. Bet te ir jāsaprot, vai tā tiešām ir bijusi tāda patiesa griba un vēlme, ka tās tādas pasūtītāju uzņēmēja attiecības, vai tiešām tā ir fiktīva nodarbinātība. Ja? Tad jebkurā gadījumā, arī šajā gadījumā, protams, ka cilvēks var vērsties valsts darba inspekcijā, un cilvēks var arī celt prasības pieteikumu tiesā un lūgt atzīt, ka šis te uzņēmuma līgums patiesībā ir darba līgums un ar visām izrietošām sekām. Es varbūt papildinot Gitu pateišu, kad Gita ļoti labi noraksturo, tās faktiskās atšķirības, kas atšķir vienas attiecības no otrām, bet kas varbūt ir svarīgi zināt tieši no tādas darbinieka prizmas, ja, kad darba tiesiskajās attiecībās tev ir šīs sociālās garantijas, tad slimošana, atlaišana, ja, atvaļinājumi. Ja. Uzņēmuma attiecībās tu nevari iet prasīt atvaļinājumu. Tu nevari saslimt un gaidīt, ka tev kāds maksās. Tie ir tie riski, ko tu paņem uz sevi, ja tu piekrīti. Un ja kaut kas ne tā sajiet, ja, darbdevējs tev šos riskus nekompensē. Tā ir, domāju, tam darbiniekam tā svarīgi izšķirties un saprast, ka vienās attiecībās esmu pasargāts sociāli, otrās tie visi riski ir uz manīm. Es esmu uzņēmējs, es to pieņemu. Ja esmu darbinieks, varbūt tas nav tas pats izdevīgākais modelis. Mēs te runājām par zaudējumiem darbiniekam, jā, tātad ko viņš zaudē, to mēs uzskaitījām. Vai ir kaut kas, ko zaudē darba devējs? Reputācija. Jā, es teiktu, ka īstenībā tas ir Latvijā vismaz vēl pārāk maz izmantots arguments, jā, jo satraucās par šo sodu, bet kas teica, sods noteikti nav tas, kas galvenokārt atturēs varbūt šis risks par izslēgšanu no publiskām iepirkumiem. Tas būs, tāds būtisks motivators vai iesaisties, ja nē. Tas, ko Gita teica, reputācija, bet man liekas, ka Latvijā mēs joprojām nepietiekoši apzināmies šo risku vai nepietiekoši spiediens no sabiedrības puses par to, ka uzņēmums, kurš šādā reputācijā ir sabojājies, ka viņš arī to reāli sajust no sabiedrības puses. LV portālā mēs arī citas starpā saņemam e-konsultācijās pietiekam daudz jautājumu, kas saistīti arī ar šo nelegālo nodarbinātību, aploksņu algām, šīs situācijas, ko mēs jau te pārunājot zīmējām. Viņas izgaismojās, kura tad ir tā, varbūt pirmā vieta, kur viņam vērsties? Tās vietas ir vairākas.
pēc būtības pirmā varētu būt arotbiedrība, jo arotbiedrība ir vieta, ar kuru cilvēkam, vajadzētu uzturēt tādas ciešas tās attiecības. Bet ja viņš nav arotbiedrības biedrs? Ja nav arotbiedrības biedrs, tad Valsts darba inspekcija un valsts ieņēmuma dienests. Jā, tas ir nodokļu jautājums, protams, tas ir ieņēmuma dienests. Ja viņš, es teiksim, vēlreiz gribu atkārtoties, ka mums ir ļoti svarīgi, ka cilvēki sadarbojās ar mums šīm attiecību patiesai noskaidrošanai. Un vēlams to darīt tajā brīdī, kamēr cilvēks vēl ir attiecībās. Nevis, ka viņš ir atbrīvots, ka viņš vairs nevar iekļūt objektā vai uzņēmumā, ja, un tad viņš tur mēģina pierādīt, ka viņš tur ir strādājis, bet kamēr šīs attiecības vēl pastāv, un ja jau, teiksim, kaut kādi, es teiktu, ka viņām nevajadzētu sākties nelegāli nodarbināt, bet ja viņš viņās ir iesaistījies, un sākās kaut kādas jau tādas norādes, ka varētu būt kaut kādas problēmas, tad negaidot, ka viņas realizējās, signalizēt un caur mūsu palīdzību tiešām mēģināt viņas tomēr legalizēt. Būtiski nianse, vai šī informēšana ir atklājot savu identitāti, vai cilvēks var tomēr anonīmi stāstīt par to? Nē, protams, ka anonīmi ziņot var, bet es gribu ļoti, ļoti uzsvērt šeit, ka, ja tās ziņas ir anonīmas, mums ir daudz sarežģītāk trāpīt, kur viņas realizējās, pa kuru darbinieku tas ir. Skaidrs, ka darbdevējs pats to neatklās. Tāpēc darbiniekam sevišķi šajā situācijā vajadzētu būt pietiekoši drosmīgam un saprast, ka tas ir viņa interesēs. Būt maksimāli atklātam sadarbībā ar mums un sniegt šos papildus pierādījumus. Jo mēs izgūt pierādījumus, ja mums darbinieks īstenībā ir bieži gadījumi, kad cilvēks uzraksta anonīmi, tā kā domā, tagad atnāks, man viss salabos. Mēs atnākam, un viņš mums mutiski saka, nē, man ir viss kārtībā, man viss ir. Ja mums ir cilvēka liecība, ka viņš pats pretī runā tam, ko viņš anonīmi sniedz, mēs jau dažreiz varam just, ka tas ir tas pats cilvēks. Ja? Tad tā oficiālā liecība ar vārdu, uzvārdu un parakstu ir diemžēl stiprāk par to anonīmo sūdzību. Ja? Tā kā es noteikti neaicinātu darīt šādi, proti pasignalizēt un pēc tam melot pretī un sadarbībā piebalsot darba devējiem, ja? Tad ir bezjēdzīgi tā rīkoties. Un tad turpināt strādāt un riskēt. Jo te es arī gribētu piebilst, ka cilvēkam pašam ir jābūt proaktīvam. Un cilvēkam pašam ir jāgrib noregulēt to situāciju. Ir jāsaprot, ja ir izveidojusies šāda vai nelegāla nodarbinātība vai netiek maksāti nodokļi, cietējs būs pats cilvēks. Ne jau tas darba devējs maksās pēc tiem 40 gadiem viņiem to pensiju. Ne jau tas darba devējs, ja notiks nelaimes gadījums, maksās invaliditātes pabalstu vai, ja paliks bez darba, bezdarbnieku pabalstu. Cilvēks gribēs saņemt palīdzību. Un palīdzību varēs saņemt tikai tad, ja būs maksāti šie nodokļi. Mēs daudz ko runājam par to, ko cilvēks zaudē. Visādā ziņā kādas pabalstus viņš nesaņem. Bet vēl viena lieta, ko Gita man lika atgādināt, ir par nelaimes gadījumiem. Un tas ir diezgan būtiski. Ja? Tās summas, kas iet garām darbiniekam, ja gadījumā ar viņu notiek šis negadījums un viņš tiešām gūst nopietnas veselības traucējumus, kas bieži vien ir tādi, kas varbūt uz pirmšķietām nav tik nopietni, kas nekas tur pēc brīža sadzīs. Bet ar tālajošām sekām. Jā, bet viņiem varbūt tālajošas sekas un būtu nepieciešama šī rehabilitācija, ja, kas viss maksā diezgan lielas naudas. Un, ja tu esi sociāli apdrošināts, ja pat tevi maksātu nodokļi, tad līdz pat 3000 vairāk eiro ir šis atbalsts. Ja tas nav, ja darbdevējs tev pierunā, tu nosignalizē, ka tas tev tur mājās gadījās kā sadzīves negadījums, ja, un protams, tu man bija nelegāls, es nevaru teikt, ka tu pie maniem strādāji, un tāpēc tu gūti traumu, ja. Un ja cilvēks vēl paļaujās šo un saka, es tev samaksāšu par dakteri, un gan jau pēc tam būs viss labi, aizmirstās šie solījumi, un cilvēki tic, un varbūt tā kā negrib iegāzt, viņš man maksāja, un tomēr es naudu saņēmu, ja gan jau arī samaksās tagad, un viņš vairs nevar atgriezties darbā, jo viņam veselība varbūt to neļauj, un, protams, ka darbdevējiem tās vairs darbinieks nav aktuāls, un, protams, tie solījumi samaksāšu par dakteriem aizmirstās, un 3000 ārpus tādu naudu vispār nekad nebija domājis, tad es tev maksāšu, ja, un, nevajag uz šito iekrist, ja, tas tiešām ir diezgan sāpīgi, un tā bilde, ja tu esi traumēts, neaizsargāts, palicis bez ienākumiem, iedomājies, tad kāds tas ir risks visai tevai ģimenes modelim, ja? Tas ir milzīgs risks. Jā, un ja notiek nelaimes gadījums darbā, nekad viņu neslēpt. Nekad nebaidīties un atklāti runāt un reģistrēt to, kā darbā notikuši nelaimes gadījumi. Tieši to iemeslu dēļ, ko Renārs minēja. Un atkal, es esmu jurists pēc izglītības un vienmēr esmu teikusi pierādījumi. Vienmēr par tiem parūpēties, lai tādi būs, jo tas, kas ir mutiski solīts, tu nevari pierādīt ne to, ka ir solīts, ne arī solījuma saturu. Mīļie viesi, paldies par iedrošinājumu.
Cienījamie skatītāji, ja jums tas ir noderīgi, mēs tikai priecāsimies un mums gribas ticēt, ka arī jūs tiksiet iedrošināti visi nespērt soli attiecībā uz nelegālo nodarbinātību vai aploksņu algām. Raidījums tuvojas noslēgumam, un kā allaž, pirms mēs atvedāmies, es aicinu ieskatīties mūsu raidījuma secinājumu un padomu daļā. Pirms darba uzsākšanas darba devējs un darbinieks rakstveidā 2 eksemplāros noslēdz darba līgumu. Darba devējs nodarbināto reģistrē Valsts ieņēmuma dienestā. Darba devējs no darba līgumā nolīgtās algas ietur un samaksā iedzīvotāju ienākuma nodokli un sociālās iemaksas. Daļu algas saņemot aploksnē, darbiniekam samazinās valsts nodrošinātās sociālās garantijas. Slimības, maternitātes, paternitātes, vecāku bezdarbnieka pabalsti ir mazāki. Nevar izmantot visus iedzīvotāju ienākuma nodokļu atvieglojumus par bērniem, invaliditāti, nestrādājošu laulāto ar maziem bērniem, nevar saņemt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli. Piekrītot strādāt nelegāli, nodarbinātais zaudē visas valsts nodrošinātās sociālās garantijas. Ik viens darbinieks vid elektroniskās deklarēšanas sistēmā, jeb EDS, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, jeb VSAA, portālā Latvija.lv, izmantojot VSAA e-pakalpojumu, informāciju par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem, var uzzināt, vai un kādā apmērā darba devējs par viņu maksā nodokļus. Ja saskaries ar nelegālo nodarbinātību un aploksņu algām, neklusē. Ziņo par to Valsts darba inspekcijai, tīmekļa vietnes www.vdi.gov.lv sadaļā Ziņo VDI vai Valsts ieņēmuma dienestam zvanot uz bezmaksas anonīmo uzticības tālruni 8 000 9070 vai rakstot uz e-pasta adresi pārkāpumi@vid.gov.lv. Es vēlos teikt paldies mūsu raidījuma viesiem, Valsts darba inspekcijas direktoram Renāram Lūsim, paldies Renār, un Latvijas Brīvo arotbiedrības savienības priekšsēdētāja vietniecei un zvērnētāja advokātei Gitai Oškājai. Paldies, Gita! Paldies! Cienījamie skatītāji, paldies arī jums par uzmanību. Mēs aicinām padomāt par raidījumā dzirdēto. Šī nav moralizēšana, tas viss ir jūsu tiesību pratībai. Mēs tiksimies ar jums pēc nedēļas, lai runātu par vēl vienu ar naudu saistīto tēmu – riski darījumos ar nekustamiem īpašumiem, kas jāzina, lai nekļūtu par krāpniecības upuri. Visu labu jums, uz tikšanos!